Šajā video es vēlos parādīt jums, kur Essence kompānijas mārketinga plānā ir paslēpta nauda un kā pie tās nokļūt. Tātad mārketinga plāns, lūk, šeit man ir viņš šādā veidā te izrakstīts, jā, šeit mēs skatāmies uz punktiem. Jo vairāk punktu, jo lielāka un aktīvāka struktūra mums ir izveidota, jo lielāku apgrozījumu kompānijai mēs esam palīdzējuši izveidot, jo labāku naudu mēs arī no kompānijas saņemsim. Tātad pirmais, kas mums būtu nepieciešams, ko vajadzētu iemācīties. Tātad pirmām kārtām mums vajadzētu iemācīties katram personīgi taisīt vismaz 100 savus personīgos punktus. Es šeit parādīšu vairākus variantus, jā, kā ātri un viegli mēs varam tikt pie tās savas naudas. Un kādas ir summas katrā variantā. Tātad 100 personīgie punkti, ja, kā mēs pie tiem varam nokļūt. Tātad mēs, protams, varam iegādāties produktus sev, tikai par tiem 100 punktiem. Mēs varam iegādāties kaut kādu daļu produktus sev, kaut kādu daļu pārdot un uzreiz no pārdotā nopelnīt starpību, ja. Vai arī mēs varam tikai un vienīgi pārdot. Tātad, ja mēs esam ieinteresēti veidot biznesu ilgstošāku, stabilāku, tātad mums obligāti ir komandā nepieciešami partneri, domu biedri, tādi pat cilvēki kā mēs, kuri arī grib nopelnīt. Un tātad, pirmais kā piemērs, ja mums ir mūsu 100 personīgie punkti un mēs esam sapratuši, kas mums ir nepieciešams, kas mums ir jādara, tātad mēs paaicinām 10 cilvēkus, kuri arī izdara tieši to pašu, ko izdaram mēs. Tātad katrs no tiem uztaisa arī savus 100 personīgos punktus, vai nu pārdodot, vai nu nopērkot tikai sev, ja katram ir 100 personīgie punkti. Tātad visi punkti, kas ir arī mūsu partneriem, visi nāk uz augšu pie mums, ja? Visi, pilnīgi visi punkti. Tātad mēs ņemam kopsumu, un šeit kopsumā saskaitot visus punktus, kas mums ir no mūsu partneriem un mūsējos kopā, mums būs jau 1100 punkti, 1100 komandas punkti, un pēc mārketinga plāna mēs būsim šajā te pozīcijā, nebūsim vēl aizgājuši, diemžēl, līdz 9%, bet mēs esam 6%, ja? Tātad 6%. Tas ir mūsu kopējais komandas apgrozījums, ja? No kura mums tad kompānija arī pēc tam samaksās komisiju. Šie katrs cilvēks atsevišķi tagad, ja mēs skatāmies katru zaru, katrs no tiem ir 3%, jo viņiem ir 100 personīgie punkti. 3%, 3%. Kā tad tiek rēķināta nauda? Ja? Es parādīšu ātro variantu, neskaitīšu katram zaram atsevišķi, tāpēc, ka viss mums šeit ir vienāds, es parādīšu vienīgi to sistēmu. Tātad pirmām kārtām, ko mēs sākam darīt, mēs izrēķinam savu personīgo, ko mēs būsim nopelnījuši no sava apgrozījuma, ja? Tātad tie būs mums 6%, jo mēs esam 6% pozīcijā, ja, šī momentā, un 6% reiz mūsu personīgie punkti, 100 ir 6 paundi vai eiro, tas ir tas, ko mēs būsim nopelnījuši, ko kompānija mums samaksās. Nākošais mēs sāksim rēķināt atsevišķi katru zaru, te 1, 2, 3 un tā tālāk, ja? Un kas notiek tālāk? Mēs, šeit ir formula, mēs ņemam komandas kopējo apgrozījumu, ja? Tātad pirmais zars, ja? 6% ir kopējais, un mums ir jāatņem tas procents, kas ir, piemēram, tam pirmajam mūsu zaram, mīnus 3%, tātad 3% no tās komandas apgrozījuma kompānija samaksās mums. Tālāk mēs pareizināsim ar 100 komandas šīs struktūras punktiem, ja? Un gala rezultātā tie būs 3 paundi vai eiro. Tālāk, tā kā mums visi viņi ir vienādi, mums ir ļoti viegli to visu izrēķināt, ja cik mēs saņemsim pavisam no visiem, tātad mēs pareizināsim tos 3 iegūtos, ja, no katra zara, pareizināsim ar 10, ja,
un gala rezultātā tie mums būs 30, ja? 30 paundi vai eiro, ja? Un tālāk mēs saskaitam to summu 30 paundus vai eiro, kas ir kopējs, plus mūsējos 6 būs 36, ja? Ko kompānija mums samaksās par šo te izveidoto apgrozījumu. Tālāk, nākošais. Ja mēs, piemēram, ja katrs no šiem te, kas ir atnācis, vēl papildus paaicinās trīs jaunus partnerus, ja, kuri izdarīs tieši to pašu. Es visiem nezīmēšu, ja, bet kā piemēru. Tas būs otrais variants. Šis ir pirmais variants, un šitais ir otrais variants, ja. Ja tie ir uztaisījuši savus 100 punktus, un katrs vēl no tiem ir paaicinājis vēl klāt papildus vēl 3 cilvēkus, kuri ir uztaisījuši pa 100 punktiem. Tātad kopējais katram zaram šeit jau būs 100, 200, 300, 400 komandas punkti. 400 komandas punkti. 400 jau ir 6%. 6%, jā, būs katram zaram tālāk. 4% būs katram, 6% būs katram zaram tālāk, un mums jau tad, kad mēs visu šo te būsim aprēķinājuši, ja, 400 reiz, ja, 400 reiz 10 būs 400. Būs 4000 punkti, ja, 4000 punkti mums ir 17%, tātad 4000, un pieskaidīsim arī savējos 4100. 4100 komandas punkti, kas jau ir 17%. Ja? Un tālāk mūsu formula jau ies šādā veidā. 17% mīnus 6% ir 11%. Tālāk, 11% reiz tie kopējie komandas punkti, kas ir katram zaram, tātad 400. Un tie būs 44 paundi vai eiro no katra zara, tā kā mums atkal visiem viss ir vienādi, ja? Tālāk 44 reiz 10 ir 440, un plus vēl mūsējie. Mūsējie būs 17% reiz 100, būs 17. Un summa, ko mēs varam nopelnīt lūk šādā te veidā, būs 457 paundi vai eiro. Vai ir redzama starpība?